Rendiņu uzdevums. Pareizāk sakot, 2 uzdevumi. Doti kubi, doti punkti, MNP. Un tagad noliekat uz pauzes un pamēģināt uzzīmēt kuba šķēlumu ar plakni, kas iet caur punktiem MPN. Nopauzējāt, izrēķinājāt, uzzīmējāt. Un tagad mēģināsim zīmēt, pastīsimies, kā sanāks man. Tātad es varu savienot punktus PN, kas atrodas vienā plaknē. Un tas arī ir viss, ko es varu izdarīt. Nē, es vēl varu pagarināt šo te PN tik tālu, lai es viņu varētu šķelt ar A1, B1 pagarinājumu. Un es iegūstu kaut kādu punktu, es viņu nosākšu par O1. Esmu iznākusi uz priekšējās taisnes A1, B1 pagarinājumu, A1, O1 priekšējā plaknē. Un man burts M atrodas priekšējā plaknē. Un ja es savienošu šo te punktu M ar O1, tad esmu ieguvusi manam šķelmam vēl vienu punktiņu O2 un jau varu savienot O2 ar N, un šī būs šķēluma līnija mūsu priekšējā plaknē. Ko darīt ar M un P? Nu, tad nāksies pagarināt taisni NP, lai atrastu šķēlumu ar kreiso plakni. Pagarināšu AD1 līdz kaut kādam punktam. Nu, šobrīd jau mēs nonācām pie O3. Un ja šo O3, kas ir kreisajā plaknē, un arī punkts M ir kreisajā plaknē, es savienošu, tā jau būs neredzamā līnija raustīta. Tad man ir parādījies vēl viens punkts, O4. MO4 jau ir šķēluma līnija, un raustīta līnija atliek savienot O4P. Tagad izkrāsosim, kur tad mums ir izveidojies šķēlums. MO4P, NO2. Es ceru, ka arī jums tā sanāca. Otrs uzdevums. Skatāmies, MN aizmugurējā plaknē atrodas, vajadzētu savienot ar raustītu līniju. Ar nepārtrauktu līniju jāsavieno P un N atrodās abi vienā plaknītē. Nu, re, un jau gandrīz šķēlums gatavs. Ko ar to tālāk darīt? Bišķiņ pārvietosimies. MN pagarinājumu izveidošu tik tālu, lai es viņu varētu šķelt ar DC pagarinājumu. Zīmēšu DC pagarinājumu. Nepārtraukta līnija. Līdz kaut kādam punktam, nu, pieņemsim kā O. O un P man atrodas pamata plaknē. Vajadzēs ne tas zīmolītis. O un P savienot un paturpināt, tikai tam ir jābūt neredzamam, jo tas ir pamata plaknītē. Cik tālu es viņu paturpināju?
lai šķeltu ar DA pagarinājumu. DA pagarinājumu. Līdz kaut kādam punktam. O1. Tā, līdz kreisai plaknei mēs esam iznākuši ar savu punktu O1. Viņš atrodas plaknei A1, D1, D. Tagad man kaut kādī līdz šai A1, D1, D plaknei jānonāk no punkta M. Un tad atliks līniju pagarināt. Cik tālu? Lai viņu sakrustotu ar D1 pagarinājumu kaut kādā punktā O2. Un šis O2 un O1 atrodas vienā plaknē. Tātad es viņus drīkstu savienot. Bet tā kā tā plaknē kreisā mums būs neredzama, tad es viņus savienošu ar raustītu līniju. Un ieguvu jaunus punktus kreisajā plaknē. Tā pamatā bija O3, O4, ar kuru es savienošu, un O5. Ņemam nepārtrauktu līniju. O4, O3. Nepārtrauktu līniju O5M. Un atliek izkrāsot mūsu plakni, no kura gala sāksim M, N, P, O3, O4, O5. Šī ir šķēluma plakne ar mūsu kubu. Caur punktiem M, N, P. Jūs zīmējiet glītāk, man tās ir domātas paralēlas līnijas. Lūk, tādi divi uzdevumiņi. Salīdzinājāt, jums sanāca tāpat? Malači, mēs visi esam malači, jo tas viss ir tieši tik vienkārši.